Čau! Es tā arī nesapratu, izdevās, man neizdevās uzlikt tikai abonentiem. Laikam jau izdevās. Es tā ceru, es tā domāju. Lai nepazūda mūsu iknedēļas saruna. Čau, Zaķinīte! Čau, Eņģelīte! Kā jums gāja šodien? Kā jums vispār iet? Iesūtīju, redzējāt abonentu tajā saturā šodien par... Baigi interesanti man bija ar to Rafaelu, es liku arī to video tā kā abonentiem, to informatīvo, bet 4 reizes pēc kārtas viņš vienalga nopubliskojās. Un čau, Vilzīte! Nopubliskojās, un līdz ar to es sapratu, ka tā ir kaut kāda, ka viņam jāpaliek publiskam, bet to meditāciju gan es jums ieliku tikai jums. Jums tagad kā abonentiem uzdevums laikot, tapot. Tā, Eņģelītim smagi gāja. Jā, gan jau kaut kad izstāstīsi. Tā, sirds. Forši gulēja pie jūras, jau māja pie jūras. Zini, man teorētiski līdz jūrai arī nav tālu. 5 kilometri tas nav tālu. Bet kaut kā neaizgāju. Šodien īstenībā bija pēdējā atvaļinājuma diena rītā, tā kā jāstrādā būtu. Bet vairēja izmantot. Sveika, Dācīte! No kura grib nākt iekšā parunāties, padiskutēt? No abonentiem, protams, privilēģija šī tikai. Vispār jāpadalās, ka mēs tā esam, varbūt kāds ir aizmirsis. Padalīšos. Tā. Iesūtīju, ka mēs esam te. Nu, ko šodien tā tēmiņa mums tāda, kā uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tie, kas no mums gatavi nākt iekšā diskutēt droši. Varbūt padalīties, kā jums tas izdodās. Bet kopumā tā doma bija tāda, ka mēs te tā, sacīja bija. Ka mēs te tā, zini, maigi, un pieskaramies visu kaut kam, pastrādājam tur ar to, ar vēl kaut ko. Un ir liela daļa, ne jūs, vismaz tas, kas šobrīd ir šeit, bet ir ļoti liela daļa, kas domā, kā, enerģētiskā prakse, šis ir kaut kas, ko var klausīties, un tas kaut ko atnesīs un sakārtos un izdarīs. Un tā sajūta rodās, ka izdarīs, tā kā tavā vietā. Kad ir kaut kas spēj atnākt un salikt dzīvi pa plauktiņiem, neko nedarot. Jā, ir kaut kas spēj salikt dzīvi pa plauktiņiem, bet tam visam apakšā ir darīšana. Un tur ir tā lieta, tas ir īstenībā tas interesantākais, tas ir tas ceļš, ko mēs būtībā ejam, ar ko mēs mēģinam visu laiku tikt galā. Un kas ir pats tāds, jāsaka, interesantākais, kas parasti no tā ceļa bieži vien nomet nost, ir tas, ka ir tendence būt tām enerģētiskajām šūpolēm. Tad, kad mēs sākam ienest kaut ko jaunu savā dzīvē, tās šūpoles nones lejā. Jā, smags darbs ar sevi un nav fiksēs variants.
Un vēl kas ir, mēs reizēm to smagumu, to, ka tas ir smagi, uzliekam arī ar savu prātu. Jo ir ļoti daudz lietas, ko patiesībā ir palaist viegli. Un tad, kad mēs savā prātā uzliekam to bloku, ka tas ir smagi, tad arī ir grūtāk, nu, tā kā savienoties, pievienoties un atvienoties no visādām lietām. Jo būtībā, kas ir iešana uz priekšu un sevis izzināšana, tā ir savas pagātnes pieņemšana. Pieņemšana, ka mēs pieņemam, ka viss, kas ar mums notiek, ka tam ir bijusi kaut kāda augstāka jēga. Jā, atnāca šī atziņa spēcīga. Negribu Dacīt nākt iekšā parunāt. Runīgi. Un, jā, ka visam ir kaut kāda sava augstākā jēga, jebkam, kas notiek ar mums. Sveika, Ināriņa. Un, kad tas, ka sēžam, gaidam un tikai čīkstam, vispār absolūti neko nedod. Bet daudzi ir ļoti iesēdējušies vispār tajā skolā iepriekšējā, jāsaka. Tas tāpatās kā jebkas, arī šī sfēra ļoti mainās, dziedināšana mainās, viss šīs lietas ļoti mainās. Un neder arī ļoti daudz no tām vecajām, nu jau gribās teikt, vecajām metodēm. Jo kas ir dziedināšana mūsdienās, vismaz šobrīd, vismaz pa jaunam, tas ir tieši tā, tas pirmkārt, ko jūs sakat, tas darbs ar sevi, apzināta pieķeršanās visām tām savām lietām, saviem notikumiem, sevis iepazīšanai, un nestrādā vairāk tas, ka atnāks kāds no malas un kaut ko tev izdarīs. Tieši, es domāju, tādā ziņā, kad, kā mēs arī runājām ar Aigiju, kad nestrādās tas, kad atnāks kāds, labdien, Daina, forši, tu var klāt. Kad nestrādās vairāk tas, kad atnāks kāds un, nezinu, tev tur novārdos ūdeni, vai uzliks kaut ko, vai atnāks un kaut ko sakārtos tavā vietā, vai tev piešķirs kaut ko, vai. Un tas viss ir, ja arī tas nostrādā, tas viss nostrādā reāli uz laiku. Un ļoti maza daļa padomā par to, ka ja tev kaut ko iedod, tad tev arī kaut ko var atņemt. Un tas paliek tāds enerģētisks parāds, un tas, ka tu aizēji par to un it kā norēķinies, tas pat to neizlīdzina, jo tas ir kaut kas vienalga ar tevi saistīts, ja, kur tu kaut ko esi nolēmis nedarīt pats, bet ļaut tā kā no malas iejaukties. Protams, ir dažādi instrumenti, tur dažādas iespējas, kā ko darīt un savest kārtībā, un tāpēc arī sveika, Evitiņa, sveika. Varbūt tu gribi nākt runāties. Tāpēc ir tā, kad viss ir vairāk vai mazāk balstīts uz enerģētiskiem procesiem, ko mēs paši ierosinam, ar ko mēs paši darbojamies, ko mēs paši sevi atpazīstam. Un tā atbildības uzņemšanās par savu dzīvi ir pirmām kārtām, tad, kad mēs izdaram to izvēli, ka mēs esam gatavi savā dzīvē kaut ko mainīt, ka mēs esam gatavi spērt konkrētus soļus un mēs to sākam darīt, ka mēs esam arī gatavi tam, ka tā būs atdalīšanās no vecā. Un šis ir ļoti grūti daudziem, kad prātā ir tā doma, kad man vajag šitā. 5. centriņš Dacīts strādā. Man arī pa laikam iet balss ciet. Komunikācija pasauli mainās. Jā, kad pie kā es paliku? Jā, kad tās,
kad mēs strādājam, darbojamies ar sevi, un ka mēs neesam gatavi tam, kad atkritīs kaut kādas lietas, ka mēs sākam pieturēties ar domām pie prāta, kad mēs gribam kaut ko mainīt tajā vietā, kur mēs esam. Mēs neesam gatavi iet un doties pat kaut kur projām. Tās pieķeršanās, tās saiknes pie cilvēkiem, pie attiecībām, pie vietām, un ar to mēs paši bloķējam to, ko mēs it kā uzsākam, jo uzsāk kaut kādas enerģētiskas procesus būtībā var pilnībā atbrīvojot tām enerģijām ceļu un dodot viņām iespēju nākt un darboties mūsu dzīvē. Un tad tas mūsu uzdevums būtībā ir paiet to solīt pretīm, atrast laiku tai enerģētiskai praksē, atrast laiku tai meditatīvam procesam, kuram arī nevienmēr ir jābūt, ka tu sēdi, nosēdies un meditē. Tikpat labi tas var būt kaut kāds process, ka tu kaut kur ej vai pārvietojies, vēlams ne pie stūras gluži, kad jākoncentrējas arī uz fizisko realitātiem, bet kopumā, kad mēs pie tā piedomājam, ka tagad ir tas laiks, tas brīdis, varbūt ejot gulēt, ka mēs iedodam to atļauju, ka kaut kādas enerģijas var sakārtoties un kad es no rīta patiešām varu piecelties pa jaunam un var notikt kaut kas jauns manā dzīvē. Un tikai šādā veidā var sākt iet un spērt kaut kādus tos soļus uz priekšu, jo ļoti, ļoti daudzi savā prātā, tieši prātā, ir iesprūduši pagātnes lietās, tajā, ka mūsu sāpināja, mums nodarīja pāri, mēs tur to un to piedzīvojām, cik bija grūti, un tu visu laiku par to malies, un tad tu vēl satiec īstos palīgus, kuri saka, jā, es tev tagad visu noņemšu, es tev tagad tur visu tur aizmetīšu projām, ja, tev tik atliek pie manis tur atnāk 10, 15, 50 reizes, un turpinās sēdēšana. Tu sēdi un gaidi. Kad tad šitas iedarbosies? Kad tad šitas te tagad kaut ko man tur nomainīs, ja? Un kad tad man ies savādāk? Un tajā brīdī, kad tevī paverās enerģētiski, atverās tam visam ceļš, tas ir tas ticības moments, kad tu tam notici. Tad arī kaut kādi notikumi notiek savādāk. Jo uz kaut kādu mirkli tavs prāts tevī ir tā kā atbrīvojas, atvēris to lauku, lai varētu ienākt izmaiņas un pārmaiņas, lai kaut kas notiktu savādāk. Un šķiet, ka re, kur ir. Un tad atnāk atpakaļ skarbā realitāte, jo tu pats tajā procesā neesi mainījies. Tu neesi neko nomainījis, neesi neko sapratis, neesi neko darījis. Un tu iekrīt atpakaļ tajā pašā vecajā, jo tas ir bijis uz laiku, uz īsu periodu. Un tieši tāpēc ļoti daudz lietas notiek pa jaunam. Un arī tas, es skatījos, ka arī Evita bija ielikusi, kad atnākšu un pateikšu tā skarbāk, ir tā, kad vienkārši nesaprot savādāk, vairs savādāk nesaprot. Un tur tā lieta ir, ka tu vari iet, tu vari jautāt, tu vari prasīt, bet tādā ziņā man no sākuma arī pašai bija diezgan pretestība tam, ka es, piemēram, nāku un strādāju ar kārtību. Bet tad es sapratu un pieņemu to, ka tas ir būtībā tikai vizuāls materiāls, un es zinu, ka daudzām no jums tas ir tikai vizuāls materiāls, un ka tur darbojās un strādā pavisam savādāk tās enerģijas, kur ir klātesoši. Man arī šodien bija sarunāta saruna, līdz kurai es netiku, man nepietika enerģija, jo es sapratu, ka tur nāk ļoti lielas struktūras, ka viņām vajag būt klātesošām un kaut ko nodot konkrētam cilvēkam enerģētiski. Jo kā tie procesi darbojās, tu tad, kad atrodi kādu, kas tev caurvada enerģijas, jo te ir arī jautājums, kas tad mēs esam, vai, piemēram, kas es esmu, vai kas ir jebkurš cits, kurš kaut ko no šī visa runā, kā viņš sev pozicionē. Jo būtībā mēs esam tikai un vienīgi enerģija caurvadītāji. Mēs neesam
Mēs neesam kaut kas, kaut kādas zāles, tablete, kaut kāda darītāji. Mēs neesam pat tiesīgi patiesībā darīt citu vietā, jo katram ir jāsaprot un jāizdara pašam. Mēs varam tikai būt kā enerģijas, kā pastiprinātājs. Tev, pieņemsim, mājās ir internets, jā, tur nāk tas internets signāls ar kaut kādu vienu kastīti, un tev viņš ir vajadzīgs, bet viņš nepavelk tos failus, ko tev vajag tā kā ienest iekšā, ielādēt. Toši ļoti līdzīgi arī dvēselēm, kurām vajag ienest jaunās, tā teikt, programmas ielādēt. Un tās enerģētiskais, tāds caurlaidība vienam pašam to nepavelk. Un tad mēs ko izvēlamies? Mēs izvēlamies pastiprinātāju iesprost kastītē. Nāk caur tas pats enerģētiskais signāls, tikai ir pastiprinātājs, tāpēc, lai tā jauda būtu pietiekami liela. Un lai varētu saņemt visu to, kas ir tā kā nepieciešams. Un tur ir tā lieta, un tāpēc daļa no mums ir šeit, lai vienkārši pastiprinātu to enerģiju caurlaidību, gan šādā veidā vienkārši runājot, gan satiekot aci pret aci, gan norādot kaut kādām lietām, un mēs esam transformatori, ar transformējošu enerģiju. Daudz no jums arī ir, ko es esmu satikusi ar šo transformējošu enerģiju, transformējošo, jo arī tad, kad mēs skatījāmies tajās jūsu dvēseles ceļā, tie, kas nāca un prasītu izlikumu pa dvēseles ceļu, tur daudziem parādīja to, ka atnākuši šeit uz zemes ir kā šie transformatori, un tas nozīmē tikai to, ka mēs esam klātesoši kaut kur, lai varētu ļaut notikt izmaiņām, bet tās izmaiņas var notikt cilvēkos tikai tad un tajā brīdī, kad viņi paši sāk to saprast un to sāk darboties, ka viņi līdz tam nonāk. Un šeit ir tas, lūk, tā atbildība par to savu dzīvi. Pirmkārt apzināties, kādā veidā tu atrodies, kādā pozīcijā tu pats atrodies pret sevi un pret pārējiem, un uzņemties atbildību par savu dzīvi, ka mēs esam gatavi paši darīt visu iespējamo, lai to savu enerģētisko caurlaidību padarīt vieglāk. Un kas viņu padara vieglāk viņu padara tas, ka mēs spējam noņemt kaut kādus blokus nost. Kas ir šie bloki? Pirmkārt, prāta bloki, sabiedrības bloki, dažādu notikumu bloki, jā, kas ir viss noticies, kas ir mūsu prātos izveidojies, tas ir vislielākais, kas visvairāk tā kā traucē. Un tās sajūtas, ka mums kaut kas ir jādara tikai ķeksīšu pēc, ka mums ir jābūt līdzās ar kaut kādiem cilvēkiem tikai ķeksīšu pēc. Es šodien arī garām ejot, gan dzirdēju, pēc tam es ceru, varbūt man vēlreiz uzpeldēs, jo es pietiekami ilgi sekundes paklausījos, gan man jau For You pēdžā parādīs, es dzirdēju, ka viena sieviete arī runāja par šo, ka daudzi nav gatavi enerģētiski atdalīties no kaut kādiem saviem radiniekiem vai sev tuviem cilvēkiem, vecākiem, vecmāmiņām, tādām lietām, bet tieši tajā veidolā un tajā veidā, ka tu saproti, ka tajā cilvēkā ir kaut kāds konkrēts energoforma, energostruktūra, kas šī brīdī priekš tevis vairs nedara. Un tas prāts ir uzlicis to, ka tu esi kaut ko parādā, ka tā taču ir tāda ģimenes struktūra, ka tas taču ir tieši tā un ne savādāk, un ka tev ir jālauž sevi un jāiet tajā komunikācijā, lai kāda viņa būtu. Bet patiesībā, kā tas darbojās, ka tajā brīdī, kad tu iemācies novilkt robežu, sajūti to, ka tu esi gatavs un gatava paiet malā, pārtraukt, man tagad pat parādīja bildīti, kāpēc tā ir, tūlīt pastāstīšu, ka tu esi gatavs no tā visa tā kā paiet malā, tad arī, paldies. Jā, ka tu esi gatavs no tā visa paiet malā un novilkt to robežu, tajā brīdī tev rodās tas enerģētiskais lauks, jā, caur kuru tu vari sākt veikt izmaiņas, un tikai tad tu vari mainīties pats, jo kamēr visi tie cilvēki, kas tev īsti nedara, viņi ir klātesoši, viņi sūc no tevis enerģiju. Viņi strādā kā bloki, kā blokatori, kā enkuri, viņi neļauj tas tā kā kuģi noenkuro un viss. Un,
Jā, būs ieraksts, abonentiem būs ieraksts, tāpēc es runāšu līdz stundai, lai es varu saglabāt ierakstīt un jums ielikšu linku Telegram grupā. Varēs redzēt visu sarunu no sākuma līdz beigām. Tie, kas vēlās, var arī pievienoties abonentiem, lai var piedalīties šeit ar komentāriem, noskatīties visu līdz galam, pēc tam arī ierakstu gan šim, gan visiem iepriekšējiem laiviem caur Telegram grupu var saņemt. Un tajā mēs atbrīvojam to vietu, tām enerģijām ienākt priekš sevis. Mēs uzņemamies atbildību patiesībā par sevi un par to, ka mēs esam gatavi kaut kādām pārmaiņām un izmaiņām. Un tad mēs uzsākam to procesu, kur mēs ar sevi darbojamies, strādājam arī tās no jums, kas šobrīd ir sievišķo enerģiju grupā, ka mēs darbojamies uz to sievišķo enerģiju tikai tāpēc, lai mainītos viss lauks kopumā. Un līdz ar to tas darbojas uz pilnīgi visām sfērām, un tas darbojas arī ar attiecībām uz tiem pašiem vecākiem, uz attiecībām uz apkārtējiem, uz ģimeni, attiecībām pašam un pašai ar sevi. Un tas nav nekas tāds, kad mēs tagad novelkam to robežu ar kādu no saviem vecākiem, kur mēs jūtam, ka mēs īsti nevaram vairāk miedarboties, ka tas vairāk strādā kā tās enerģētiskais vampīrisms, un mēs līdz ar to nevaram nemaz laiku atrast sev. Tāpēc mūsu atbildība ir novilkt to robežu, pārtraukt šo komunikāciju un uzsākt to darbu ar sevi. Un tad, kad tu viņu uzsāc, tagad būs tie, kas teiks, bet tās enerģijas ar vecākiem ir jādziedina, un tu līdz tam nonāksi. Jo tad, kad tu iemācīsies nospraust to robežu, tev parādīsies brīva vieta vispār enerģijas apmaiņai kaut kādai tavā laukā. Un tu caur šīm te robežu šķirtni iegūsi sev laiku, iegūsi sev telpu, iegūsi sev to energo plūsmu, kas tev ir nepieciešama, un pēc tam tu varēsi solīt pa solītim to visu vest kārtībā, ja tas būs paredzēts, un tu redzēsi arī, kā tie cilvēki tev apkārt mainās. Viņi paliek savādāk, jo mainās tās enerģētiskais lauks, un tā ir tā atbildība par savu dzīvi, sākt ar sevi. Nevis sēdēt, jo tas ir tas prāta un ego līmenis, kurš sēž un saka tā, tas un tas nekad mūžā nemainīsies, viņš man tur tāds un šitāds un neder, tas un tas tur vēl kaut ko, tas un tas patiesībā, kur ir tā atbildība tevī, sākt ar sevi un līdz ar to pamazām iziet caur tam ceļam, ka tu tos pārējos spēj pieņemt. Ka tu spēj pieņemt, ka viņi tādi ir. Jā, viņi tev varbūt neder, tu pilnīgi saproti, kuri cilvēki tev der, kuri tev neder, kuri vairs nav īsti, varbūt pat tavā draugu lokā, vai no radiniekiem, kurus tur nebraukštais sestdienas dienā un viss. Un tu to visu saliec pa plauktiņiem, un tev pietiek vieta un laiks sākt darbu ar sevi. Tās no jums vai tie no jums, kam, piemēram, attiecībās ir iestājusies kaut kāda pauze, personīgajās attiecībās. Vai jūs esat padomājuši, ka tā pauze, īstenībā viņai ir jāsaka paldies, nevis jākoncentrējās ar prātu, to visu tagad savākt kopā, uzaicināt atpakaļ. Ir, kas paši par sevi vienkārši atkrīt, un mana personīgā pieredze ir tā, ka ir tādi, kas atnāk atpakaļ pilnīgi savādāki. Novelc līnijas un sāk dzīvot savu dzīvi, atvers jaunas iespējas. Jā, tieši tā. Un mēs to varam tikai un vienīgi uzsākt to savu dzīvi, dzīvot un sevī to jauno pieredzi atvērt, ja mēs to atbildību uzņemamies, ka es to tagad darīšu. Un kad es ar to nevienam nedodu ar pāri, es ar to panāku tā kā solīt sev pretīm. Un un tādā veidā viss pamazām saliekās pa plauktiņiem un sakārtojās. Un kas te bija ar to vecāku enerģiju, ko es teicu, tā bildīte? Kad pārtrauc tā kā to miedarbību, pieņem lēmumu, ka tas šim brīdim tā kā neder, jo tas ir bijis moments, kad tie jau vispār vecāki kā tādi un arī vistuvākie ģimenes locekļi, viņi mums strādā kā skolotāji, tātad viņi māca un viņi ir tie, kas īstenībā spiež uz to, lai tu sāktu izdarīt savas izvēles. Tas pats esot kaut kādās attiecībās, attiecību formās,
ka tie cilvēki mums apkārt, viņi sāk tur vai no mums norobežoties, neveltīt mums laiku. Kas notiek? Mēs sēžam un savā prātā domājam un gaidam tā, vot tā, un mēs nekur kopā neejam, un man te garlaicīga dzīve palika, un man nepievērš uzmanību, un vispār, un stundām sēž darbā, un nenāk mājās, un agri iet projām. Un tad, kad tu to pasties no malas, kas ir patiesībā, tev sāk atbrīvot laiku, vietu un telpu, jo tu esi aizmirsusi vai aizmirsis par sevi. Tas ir visbiežākais, kas notiek, mēs aizmirstam par sevi, jo tad, kad mēs caur emocionālo plānu iesaistamies kaut kādās mijiedarbībās, mēs aizmirstam par sevi, mēs vispār par sevi vairāk nedomājam. Mēs sākam domāt kādam otram, kā viņam būs labi, ko viņam vajag, lai mēs tur līdz galam patiktu, lai mēs visu izdarītu, un mēs aizmirstam par sevi un atstājās mūsu tas pašattīstības ceļš. Un tad tie notikumi un lietas visas saliekās kopā un rada to nepieciešamību un iespēju tev ieraudzīt to, ka tev ir pienācis laiks un ka tev tam ir laiks. Jo vienkārši no tevis, tev tā kā atbrīvo patiesībā. Ar to savu uzmanības nepievēršanu vai nezinu, tur kopā neko neiešanu un nedarīšanu. Tev sāk pavērties laiks izdarīt savas izvēles, un tava izvēle tev ir tikai divas iespējas. Vai sēdēt līdzi un neko nedarīt. Vai to laiku izmantot priekš sevis. Aiziet pastaigā, aiziet kaut ko paskatīties, paklausīties. Tie, kas teiks, jā, es nevaru, mani tur pieskata un greizsirdīgs un tur vēl kaut kāds un nekur nevar doties, bet tu taču tur pat istabā sēžot vari kaut ko palasīt. Tu vari kaut ko atvērt, tu vari, nezinu, taču vari aizvērt acis uz 10 minūtēm, tajā laikā izejot meditācijas procesu. Tu vari atrast laiku. Tā ir tikai aizbildināšanās, ka mēs nevaram. Mēs nevaram, jo mēs īsti līdz galam negribam. Jo caur prāta mums negribās atdalīties no tā, pie kā mēs esam pieraduši. Jebkuram ir bail no pārmaiņām, kuras mēs nezinām, jo mēs nezinām, ko viņas atnesīs. Un es jums teikšu pēc savas pieredzes, viņas atnes ļoti daudz, viņas iznes cauri ļoti daudz ceļiem, ļoti daudz nākās gan no jauna satikt, gan tikpat ātri no viņiem atvadīties. Tas nav pieķeršanās ceļš, tas nav nekas tāds, kā ejot cauri, tu tā kā kaut ko baigi būvē. Patiesībā tajā ceļā tu grauji. Tā ir tāda, prāts, jo tā ir tāda atdalīšanās un mūru graušana. Tie mūri mums ir izveidojušies ne tikai šīs dzīves laikā, bet arī no visām iepriekšējām dzīvēm. Un tas ir gan mentālais, gan emocionālais plāns, kurā ļoti daudz ko nākās nograut. Ja? Un visus tos notikumus tajā pārmaiņu ceļā, ko mums noliek priekšā, viņa liek kaut ko ādīt, bet viņa tā kā parāda, vot šitā būs, šitā tu jutīsies, bet lai tu tā justos, bet tev vēl šitā siena jānoāda, lai tu paplašinātu savu dzīvokli, tev ir jānoāda starpsiena, tev nav variantu. Un tas, kas tevi tur starp šo un to enerģiju, kas ir kopā jāsavieno, tev tā vieta ir jārada. Un, protams, mēs varam uztaisīt mazu durvju ailīti, ka mēs knapi izejam cauri, un tad mēs tur izspraucamies, ja, un tas ir bijis sāpīgi, mēs tur vēl saskrāpējamies droši vien, un brītiņi tur pārsam, bet tev atrauj apakaļ, jo tu neesi savu darbu līdz galam izdarījis, tu visu to lielo aili neesi uzbūvējis tādu brīvi caurstaigājumu, jo ja ir projekts, ja, kad jābūt tai sienā, tur ir milzīgai ārkai, vai varbūt sienai nav jābūt vispār, tu nevari izdarīt tikai daļēji. Un tā sajūta, ko arī Dāca raksta, ka ik pa laikam gribās visu mest nost, un tas arī ir standarts. Kāpēc? Tāpēc, ka visu laiku nāk un arvien biežāk, tad, kad mēs sākam strauji enerģētiski mainīties un attīstīties, nāk šie te nulles punkti arvien vairāk un arvien biežāk. Kāpēc? Jo tu lec ātrāk pāri, sevišķi nāk uz grupu nodarbībām un strādā kaut kādās grupās, kur ir vēl tas enerģijas, tas pastiprinātājs caur to, kad ir vēl cilvēki apkārt, tad ir tas ātrākais skrējiens un biežākie nulles punkti, jo visādos, jo mums ir tik daudz to slāņu,
kam mums ir jāaiziet cauri, ka katrs no tiem slāņiem viņš taču nonulējās, un kas ir nonulēšanās, vai tā ir tā sajūta, ka viss, es vairs neko nevaru, man nekam nav spēka, es neko negribu, kad iedod to nulli, to pat, tādu depresīvo sajūtu, un tad sākās tā lēkāšana, emocionālā lēkāšana starp to depresiju, un depresīvu stāvokli gribētu teikt un sajūtām, negribēs to saukt tādā vienā vārdā par depresiju, tās vienkārši sajūtas. Un caur to, ka tu zini un jūti, ka būs savādāk un būs labāk. Un tas var būt pa stundām, tas var būt pa minūtēm, citreiz tas var būt pa dienām. Bet vienīgais, es domāju, ka Dācis arī piekritīs, ir tas, kad, un arī lielākā daļa no jums, kad šie te depresīvie momenti, viņi nav tie, ko mēs saprotam, kad iekritu tur uz gadu, iekritu tur uz 2, iekritu tur uz 5, jā, tas ir pa mirkļiem, tas var būt 1 diena, tā var būt nedēļa, jā, varbūt tas var būt mēnesis, bet tas nozīmē, ka tajā nulles punktā tev noņem nost kaut kādas aktivitātes, jo ir jāienes kaut kādas jaunas energostruktūras un viņām šeit ir jāintegrējās. Jo tas ir kā ar jebko, jā, kas ienāk iekšā kaut kādas augstākas vibrācijas, vai jebkas cits, kad mēs kaut ko mainām, tas vecais cīnās pretī. Tas jau nav tā, ka tu tagad izdomāji, nezinu, tur melnu sienu nokrāsot baltā krāsā, un ka tev pietiks ar vienu krāsas slāni, nepietiks. Tu viņu dabūsi baltu, bet tev nāksies to darīt vēl un vēl un vēl, jā, un kaut kādā brīdī arī rokas nolaidīsies, un tur tas tonis nav tāds, kā es gribēju, bet viņš būs, kaut kad viņš būs, vienkārši ir jāturpina darīt, un tāpatās ir ar šīm te enerģijām, jo kas ir tas ceļš, ko mēs ejam? Patiesībā mēs pilnībā nomainam savu energostruktūru, tas ir tas, kam mēs ejam cauri. Un man vienu dienu, tas man liekas bija vakar, kad uzdevu šo jautājumu, kas tad vispār ir dziedināšana, jo man zem profila arī ir pieminēta dziedināšana. Tā ir saprašana, sajušana, konkrētu lietu ieraudzīšana un atpazīšana savā dzīvē, un pēc tam izmaiņu veikšana. Tā ir dziedināšana, ļaut šīm izmaiņām notikt. Jā, nāk šie te klātsošie gaismas pavadoņi, nāk kaut kādas šīs te gaismas energostruktūras, un tas viss notiek un darbojās, un tikai tā mūsu atbildība ir to turpināt. Ir caur vienalga kādu savu to emocionālo plānu, kurš vienā brīdī, tā kā noliek pie zemes, un apstādina ar vienu aci turpināt redzēt to, ka tas ir tāpēc, ka es eju šo ceļu. Jā, kādu laiku ir ok, un tad atkal atpakaļ. Jā, tā ir. Un tā ir visiem. Un tā ir, un vienkārši tas, kas nomainās tas laika ilgums. Un vispār pēc šī te mēneša sākuma, pēc maija sākuma, jūs esat pamanījuši, ka ir mainījies laiks. Savādāk rit laiks. Un tiem, kas iet šo te enerģētiskos to pārmaiņu ceļu, viņš ļoti skrien. Viņam nav vairāk rāmis, tu sāc mosties agrāk, tu sāc varbūt pat iemigt agrāk. Citreiz tu vispār nepamani, kurā brīdī bija 8 no rīta un kurā brīdī 9 vakarā. Savukārt tie, kas vēl joprojām ir vairāk destruktīvā, viņiem atkal velkās laiks, tas laiks tā velk apakaļ, kad tā diena beidzot beigsies. Viņiem tāpēc, kad iedod to laiku, to sajūtu, ka paskat, cik tev daudz laika, to taču var izdarīt to un to, tu tā kā vari to dienu pagarināt, tur vari vēl kaut kā, bet tu vari sākt sev strādāt, tā kā iedot to sajūtu, kad pat paskaties, cik gara diena. Un tēre, kur Aivita arī raksta, ka mazākas stundas tieši tā, un mums ir atkal mazākas stundas, tāpēc, kad vienkārši viss notiek kā ātri, ka tev parāda ir ok, dari vēl šito, viss notiks ātri, malacis, jā, viss notiek, ja viena diena sākās, beidzās, to ātri šito visu pārdzīvos, savu šūpuls un visu pārējo, tas notiks ātri. Un jā, tā mēs tagad esam iekrituši katrs tādās divās laika līnijās. Jā, tagad vispār nejūt, kad nedēļa mēnesis, un vēl kas ir atmiņas.
kad tu ko darīji, kāpēc. Var atcerēties tikai kaut kādus galvenos vilcienus, kaut kādus tiešām spilgti piedzīvotus momentus, nevar paturēt sīkumus prātā. Arī tāds, kas ir nācis šim visam klāt. Nu jā, un kāda tad ir tā mūsu atbildība par to mūsu dzīvi? Mūsu atbildība ir izvēlēties, piemēram, sajust savu ķermeni. Jā, nē, tu nekusties lēni. Vienkārši laika līnija tāda. Laika līnija tāda. Jā, un ar atmiņām arī tā ir. Sienākas meitas istabām un visādi Harry Pottera fonā. Maģija. Jā. Un tā mūsu atbildība, jā, viņa arvien vairāk pārslēdzās uz to, ka mums ir jāsāk domāt, jāsāk sajust. Fiziskais ķermenis arī ļoti saka priekšā, ko viņš grib. Arvien patiesībā jāsaka, tā ir arvien vieglāk ieklausīties tajā, bet nav jāiet un jāmeklē tur kaut kādu speciālistu, kurš tur pateiks, tu tagad ēdīsi to un dzersi šito. Mēs to sajūtam, bet mēs atkal ar prātu tās savas sajūtas nobloķējam, jo mēs izdomājam, ka tikos man bija tas un man jāpieturās tur pie kaut kāda sava režīma, un visa ģimene taču gribēs karbonādus, un man tagad viņas ir jācep, un tad vēl jādara to, un vēl jādara šito, un leduskapī jābūt tam, un ja tas nebūs, tad nezinu, vai mēs izdzīvosim, un tas visi vecie modeļi. Un prāta bloki, kur arī mums traucē, jo patiesībā šobrīd tas laiks un tās iespējas ir tādas, ka mēs varam un spējam sajust, ko mēs patiešām vēlamies, kas mums garšo, un tas, kas mums garšo, ko tas ķermenis tajā brīdī vēlās, tas arī ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Paldies, Dacīt, par magrietiņām. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un mums nāks tajā ieklausīties. Ja? Man pēdējā laikā ir tā, ka es eju kaut kam, tā kā savā prātā es esmu izdomājusi, kas būs tas, ko tagad varētu tagad pagatavot, ja? Un tu aizēj veikalā, un tu skaties visu, un tu tas viss besīgi, un mēs to nevar nopirkt. Nevis tāpēc, ka tu negribi par to maksāt, bet tāpēc, ka tev to negribas. Un paliek grūti tai ģimenei to ēst uztaisīt. Labi, ka man visi lieli var aiziet paši ar savu izvēli un paņemt, ko viņi grib. Bet, jā, un tas ir arī tāds kaut kāds modelis, ka mums ir jābūt, es jau sievietēm, vai ne? Taču jābūt tām pavarturētājām, un jābūt tur tam katlam ēdienu galdā, un tieši tādam un savādākam, un jāizdabā visiem, un kur paliekam mēs pašas, un kurā brīdī tad mēs atkal uzņemamies to atbildību par savu dzīvi, lai mēs justos labi, lai mans ķermenis justos labi, tāpat ar kustību. Paliek arvien grūtāk kustēties cilvēkam, jo viņš mazāk kustās, jo viņš mazāk var pakustēties. Tā kustība ir jāuzsāk. Jā, ir grūti, nav viegli, bet tas ir jādara. Tie, kas ir šeit garām ejot, kas nav abonenti, man zem dāmas, kuras vēlās pastrādāt ar sievišķām enerģijām, man zem profila, ieejot manā profilā, apakšā ir links uz Telegram grupu, jūs droši varat nākt un pievienoties. Un tur mēs darbojamies gan ar šo fiziskā ķermeņa lietām, gan ar enerģētiskām lietām, gan ar visu pamazām, solīt pa solītim, tur nav nekas tāds. Tas nav arī maksas pasākums, tas ir vienkārši kopā būšana, kas gribēs, varēs veikt energo apmaiņu, kāds un kuram priekšstats par šīm lietām, bet es to esmu, tā, man liekas, ka tas ir tas, ar ko šobrīd ir svarīgi darboties. Tā kā dāmas, sievietes, kundzes, jaunkundzes, kas jūt, ka ir pienācis laiks uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savu sievišķo enerģiju, kas ir ļoti atkarīga arī no mūsu ķermeņa, fiziskā ķermeņa labsajūtas, no mūsu domām, no emocionālā, mentālā ķermeņa. Ir izveidota Telegram grupa, kurā jūs varat vienkārši iekļūt, uzspiežot uz mana TikTok profilā, apakšā ir links uz Telegram grupu. Nākat, pievienojieties, lasat, dalaties, un kopā vienmēr ir vieglāk. Un, ja sevišķi saka, pienāk tās šūpoles, enerģētiskās šūpoles, tad ir vieglāk, kad ir kāds, kurš no apakšas to šūpoli pašūpo atkal uz augšu, kad nepaliek tur lejā sēžot. Tā kā, jā, droši nākat
nākat bariņā. Un, jā, un tā atbildības uzņemšanās par savu dzīvi kopumā, par tas, par ko vispār gribējās šodien parunāt, droši vien bija tas, kad liela daļa grib uzzināt, grib izzināt, grib saprast, bet tajā brīdī, kad uzzina, kad izzina, un it kā sāk saprast, negrib neko darīt. Jo tā ir vienkāršāk. Ir vienkāršāk gaidīt, ir vienkāršāk paprasīt kaut kur vēlreiz, paskatīties vai nepateiks kaut ko citu, varbūt arī pasaka kaut ko citu, un tad gaida, kad atnāks tas cilvēks, kurš teiks, nu, es izdarīšu. Es tev tagad noņemšu visu, ko var noņemt, jā. Noņemšu tev tur blakus un lāstus un vēl sazinu ko, un uzliek cilvēku uz tām bailēm, uz to baiļu enerģiju, kad, bez šitā, gan es cauri nekur netikšu. Patiesībā tas viss spēks ir mūsos pašos. Un mēs varam tur atrast vislielāko to energoresursu, caur kuru mēs varam veikt kaut kādas savas izmaiņas. Jā, vai ne? Kad tu tā kā nopēc to, ko tu izdomā, un beigās viņš negaršo tā, kā tev gribētos. Vat šitas gan ir. Cik labi būtu, ja pašam, vai ne? Būtu labi, ja pašam nekas nebūtu jādara, bet redzēji, tā ir jāsaka vecā skola, negribās tā teikt, bet tā ir. Tā ir. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viss savā veidā kļūst par kaut kādu biznesu, un atnākšu, izārstēšu, izdarīšu, izdziedināšu. Jā, protams, mēs jebkurš varam, es arī varu uzaicināt tevi uz individuālo sesiju. Es varu caur enerģijām enerģētiski sakārtot tavus enerģētiskos centrus, bet tas dod tikai tad kaut ko, ja tas iet caur sapratni, kad es līdz ar šo enerģētisko pieskārienu tev varu iedot to sajūtu un to zināšanu un saprašanu, kas ir tas, ko mēs tur mainām, kam tur ir jāmainās. Tāpēc arī tā ieskatīšanās ir tāda, vai ne, ka mēs redzam, kas ir cēlonis, kāpēc tu tā jūties, un ka tas ir tas, ko mēs mainam, to cēloni, ka mēs to cēloni strādājam, ka mums viņš ir jāatpazīst, ka tas nav tā, ka tur, jā, es to varu, es arī teicu, var nosēsties, bet tā, es jums tagad sūtu enerģiju tādu un tādu, jūs tūlīt sajūtīsiet siltumu. No jūsu pleciem uz leju pār rokām, jā, jūs sajūtīsiet siltumu. Ko jums viņš dos? Ja jūs nesaprotat, kas notiek un kam pēc tam būtu jāmainās, ar ko ir jādarbojas un jāstrādā, tā mana aizsūtītā enerģija, viņa tajā brīdī, viņa darbojas tajā momentā, viņa izdara kaut kādu savu darbu, viņa izdara savu pieskārienu, viņa var izdarīt šo te attīrīšanos. Un tāpēc ir arī šī forma bišķiņ savādāka mainījusies, kad nāk un stāsta runā prātam saprotamā veidā. Es domāju, ka tādēļ arī ir tik daudz tie, kas darbojās ar kādām kārtīm, ar visām tām lietām, kas spēj novizualizēt. Jo tas ir, kad prāts pieslēdzās. Kad to, kas visvairāk traucē, pieslēdz tam procesam, kas tev ir visvairāk vajadzīgs. Un kad tev spēj pastāstīt, kas ir tas, kas tev tajā dzīvē buksē un par ko tev tā atbildība ir jāuzņemās un ko tev jāsāk darīt un mainīt. Un tad arī savādāk sāc skatīties uz saviem ikdienas notikumiem. Jo es arī no sākuma likās ar tiem pašiem dienas vēstījumiem, ko es jums sūtu katru dienu, ja. Un likās, kā tas būs, vai tas nebūs tā, ka tas cilvēkam tur tagad iedod kaut kādu rāmi, ja viņš tur jūtās pavisam savādāk, bet viņam tur kaut ko pasaka, un tad es sapratu, ka tajā dienas vēstījumā pareizībā atnāk tā kā iebaksta, ka redzi, šitas vēl, redzi, šitas, šodien tu varētu tā. Ja, ka tas nav pat tas ir kaut kā savādāk. Es to sajūtu bišķiņi savādāk, nekā man iepriekš likās, ka tas būs. Kā jums ir, kā jūs sajūtat dienas vēstījumus? Tie no jums abonentiem, kas ir izvēlējušies viņus saņemt. Starp citu, es redzēju, ka ienāca, bet man liekas, man nav atsūtījusi vēl telefonu numuriņus ar telegramu. Pievienojusies Diana. Daina nav. Dainītu man nesi vēl pievienojusies telegramu grupai.
Tu man atrakst, Daini, tu neesi saņēmusi, dienas vēstījumu. Tu nemāki Telegramam pievienoties, tev viņš ir ielādēts. Nu, vispār telefona aplikācija, Telegrama aplikācija ir. Tad es tev aizsūtīju šeit TikTokā ziņā savu telefonu numuru, saglabā telefonā manu telefonu numuru, manu personīgo, un pēc tam caur Telegramu pamēģini man uzrakstīt, vai arī atsūti man savu telefonu numuru, tad es viņu saglabāšu un uzrakstīšu tev, un tad es tev varēšu tajā grupā ielikt. Tāpēc, kad abonentu Telegram grupiņā mums ir visa informācija, kā var papildus saņemt dienas vēstījumus, tev būs vismaz vienu dienu būs izmēģinājums, lai saprast, kas tāds ir. Un pēc tam, atsūti man savējo, un tad es tev ielikšu. Un tur ir iespēja arī piekļūt ikrīta meditācijām, tur viss kaut kas ir. Jā, rezonē dienas ziņojumu. Vai cilvēks izprot un sajūt. Jā. Tā ir. Zinām, man ir bijis arī uz šitiem te lielajiem izlikumiem, ka tu izliec par pilnīgi visiem tiem enerģētiskajiem centriem, to informāciju nolasi un izstāst, un pirmā brīdī to sēž pretī un paldies. Jā, kad es saprotu, kad kaut kas nav. Kaut gan tu zini, kad nevar nebūt, bet, ok, pieņemsim, kaut kas nav. Un tad paiet pāris dienas, un tad tev sūta atpakaļ ziņu, es noklausījos vēl 5 reizes, un es sapratu, par ko ir runa. Tā kā atlec vaļā sapratu. Jebkura mums gribētos pareizi, lai varētu iedzert to tabletīti vai izdarīt kaut ko, vai atnāktu kāds, un pēkšņi mums vienā dienā viss būtu forši un viss būtu kārtībā, bet tā nenotiek. Tāpēc jau mēs šeit esam, lai ietu, lai būtu, lai attīstītos, un vēl kas ir ļoti daudzas pieredzes, kuras mums ir vajadzīgas, lai mēs pēc tam varētu caur savu skatu prizmu palīdzēt citiem. Ļoti liela daļa mēģina sēdēt malā un neiet miedarbībā ar citiem cilvēkiem, jo īsti neizprot arī to padomu došanu. Gribētos gan tabletu, vai ne? Jo neizprot to došanu citiem. Jo vairāk māk sadzirdēt, jo dzirdojam košu. Jā, tā ir. Vieglāk uztvērt, kas notiek, vai pieņemt notiekošo, kā arī liek aizdomāties, ka viss ok. Jā, jo reizē viņi ir tādi, ka viņi tur parāda, ka viss ir ok, un reizē viņi parāda, ka par kaut ko jāpiedomā. Tā ir. Un kopumā, jā. Tā tur ir ar to darbošanos ar sevi. Nav baigi viegli. Nav arī grūti, īstenībā nav grūti. Mēs labprāt uzliekam to, ka ir grūti, ka būs ilgi. Nē, tā nebūs. Galvenais ir neuzspraust prāta laika robežas. Arī tad, kad mēs vēršamies, tagad es jums arī ieliku to meditāciju ar arceņģeli Rafaelu, kas ir dziedinošo enerģiju, tas nesējs. Viņu arī meditācija kopā ar viņu enerģētiski galvenais ir nelikt prātā laika robežas. Neder nevienai gaismas struktūrai laika robežas. Mēs nevaram iet un teikt, mēs varam, bet vienkārši nekas nesanāks. Man vajag pēc mēneša, man vajag pēc gada, man vajag pēc dienas, man vajag šodien. Tev iedos tad, kad tu būs tam gatavs, tur tā lieta, un mēs ar prātu sev uzspraužam, tu mums liekas arī, ka tur kaut kas nesanāk vai nekas nesanāk, un atkal sēžam un gaidam. Un vēl ir ļoti bieži tā, sveiki, Jolanta, tu liekam neesi abonentos, tu esi vienkārši garām ejot, bet tu vari uz sievišķās enerģijas grupu pieteikties, ja tev interesē. Tā ir bezmaksas grupiņa caur profilu. Var uzspiest apakšā, tur ir links uz Telegram grupu, var pievienoties. Paskatīties, kā notiek kaut kādas enerģētiskas praksītes un praktiskas praksītes. Un, jā. Nē, kaut kā tā. Mēs jau te runājam riņķi apkārt. Tad kopsavilkums īsumā atbildības uzņemšanās par savu dzīvi ir robežu novilkšana, kad es saprotu, kas man der, kas man neder.
darbošanās ar sevi, ar savu fizisko, mentālo ķermeni, ar visu pārējo kaut kā darīšana, nevis gaidīšana, ka viss notiks pats. Atbildības uzņemšanās par savu dzīvi ir sekot līdz savām sajūtām, to, ko mēs jūtam, jā, caur sevi, kas mums būtu jādara, kur mums būtu jāvirzās, kas mums būtu jāsaka, ka mēs nenoliedzam savus iekšējos impulsus. Atbildības uzņemšanās par savu dzīvi ir laika izmantošana, tad, ja cilvēki sāk no mums novērsties, tad, ja mums kaut kas sāk buksēt, tur nezinu, partnerattiecībās vai vēl kaut kur, mums rodās laiks sev. Patiesībā mums tiek radīts laiks sev. Tā tad ir ļoti, ļoti būtiski šo laiku izmantot. Mūsu atbildība ir izmantot mums doto laiku. Jo, kā mēs noskaidrojām, tad laiks šobrīd iet ātrāk, ir sevišķi tiem no mums, kas ir uz šī te enerģētisko izmaiņu attīstības ceļa. Ko es sajūtu, kur ir radusies robeža, tad, kad mēs to nosaucam par garīgo attīstību, ļoti daudz atkrīt un pasaka čava tā, kāpēc, jo uzreiz viss saistās ar egregoru, ar baznīcu, un ar viņu uzliktajiem kaut kādiem tiem rāmjiem, kas dažām dvēselēm tikai to visu izdzirdot, izraisa bloku, jo viņas ir gājušas šajā vai iepriekšējā dzīvē cauri nepatīkamām pieredzēm, kā šis egregors ir iekarojis savu vietu, lai strādātu ar prātu. Un tāpēc bieži vien ir tā, un tāpēc man gribētos vairāk to saukt par enerģētiskās attīstības ceļu. Jo būtībā viss tas mūsu ceļš un viss, ko mēs darām, sastāv no tā, ka mums ir jānomaina savas enerģijas, jānomaina energostruktūra, un kas ir būtiskākais, ka mēs šo ceļu jau ejam. Neviens no mums nestāv uz vietas, mēs šo ceļu ejam. Viens lielākiem, viens mazākiem solīšiem, un šādi kopā sanākot mums vienkārši izdodas ātrāk, mums paliek vieglāk. Un mūsu atbildība ir arī mūsu domas, un tā ir mūsu atbildība. Un tie, kas teiks, jā, bet es no rīta piecēlos, un man atkal tā doma galvā, tu mēģināji to domu mainīt. Tu mēģināji tajā brīdī viņu novirzīt, paskatīties kaut ko citu. Tu gāji un meklēji kaut vai YouTube'ā praksi kaut kādu, vai kaut kādu tekstu, vai padomu, vai vienalga ko. Tu gāji meklēt, kā no šitās domas tikt vaļā. Nē. Tad ko tu gaidīji? Jā, tātad tu neuzņēmies atbildīt. Tu vienkārši piecēlies un turpināji domāt. Naktī nevarēji iemigt, jo domāji par ko. Cik ilgi tu par to domās? Varbūt, ka tev vienkārši reiz domās nāk, ja ar pirkstu acī baksta, tu redzi, kas tev jāmaina, tu redzi, kas tev jādara savādāk, tu redzi, caur ko tev jāiet savādāk miedarbībā ar savu dzīvi. Tu vienkārši sēdi un turpini, lai tev bakst, un kas ir ar tiem notikumiem mūsu dzīvē, ja viņi no sākuma klusām pieklāvē saka, hello, te mēs esam, klausies, varbūt mēs varētu, tā kaut kā šitā vai tā, un tev ir tāds, es man tagad jāpaguļ, man tagad nē, tas nav priekš manis, tad nākamreiz tev jau tā skaļāk pasaka, un vēl nākamreiz tev uzmet ieļa uz galvas, ja tu vēl nesaprati, ka jāmaina. Atradi un redzi, tu esi uzņēmusies atbildīgi par savu dzīvi. Malacis. Un celies 5 automātiski. Jā, es arī ceļos, jau es sāku mosties ap 4. Tāpēc, ka vienā brīdī es sapratu, ka es pati sev pateicu, no sākuma es nesapratu, kāpēc es mostos stundu agrāk, es jau tā 5 cēlos. Un, kad es pateicu, tā diena tik īsa, galīgi nepietiek visam laika, nevar visu paspēt, un tad tev laika nepietiek, ok. Un to miegi noņem 4, un vienalga, cikos tu aiziet gulēt, tā 4 acis verās vaļā. Bet zini, kas ir būtiski tajos brīžos, kad tev ir sajūta, kad es šodien negribu, ka man gribās pagulēt un atpūsties, neielaid sevī bailes, ka tas tev liks nokrist atpakaļ. Vajag ļaut sev atpūsties. Es šitā 1 gadu riktīgi norāvu, tas bija pagājušais gads, no janvāra līdz decembrim godprātīgi, ar tām rīta meditācijām, ja? Kuru jūs arī tagad daļa jau piedalāties. Es cēlos tajos 5, pilnīgi visas dienas no pirmdienas līdz svētdienai un ierakstīju to meditāciju godīgi katru rītu, lai nebūtu jāatstāj ieraksts iepriekšējā vakarā vai kaut kad sagatavots, lai būtu tās dienas enerģijas, arī tā kā šobrīd tas tiek darīts. Un tad gan es vienā brīdī sapratu, ka
kad ir pa daudz. Un tad es pieņemu to lēmumu, ka sestdienas, svētdienas būs manējās. Es varbūt pamostos, bet tad es daru kaut ko citu. Nezinu, aizbraucu pastaigāt gar jūru, varbūt tagad no rīta, vai vēl kaut ko izdaru, pilnīgi kaut ko citu. Bet neeju tajos procesos, lai tas nav kā pienākums. Kad tev jāceļās un viss. Un tāpatās ir arī ar jums, kad brīvdienas obligāti vajag brīvdienas, ir vajadzīgs paņemt atvaļinājumu, ir vajadzīgs paņemt atpūtu, no tā nevajag baidīties, jo kāpēc? Tāpēc, kad tad, kad mēs izdzirdam vārdu darbs, tur atkal nostrādā mūsu prāts un vecie prāta modeļi, kad darbs, tas ir smagi strādāt. Reizēm darbs var būt vienkārši būt. Ja? Ar konkrētu nodomu sēdēt, domāt, eksistēt, arī tas ir darbs. Nav tā, ka darbs ir tikai iet laukā, rakt kartupeļus un par to saņemt atalgojumu. Darbi ir ļoti dažādi gan fiziskajā realitātē, gan arī šajā ziņā enerģētiski. Nevienmēr tas darbs būs smags, mēs paši sev to uzliekam atkal caur prātu. Ir tas jāsajūt, jo savādāk izdega tā, un tad nav vairs nekāda vēlme. Tā ir. Ķieģels tuvojas. Tad kaut ko nedari, un tagad ķieģels tuvojās, Bet tas tā vispārīgi, ka ķieģels tuvojās. Jā. Tā ir. Vispārīgi tuvojās ķieģels. Un tad viņš atnāk un ielido tieši sejā. Tā tur ir viņa. Ko es apsolīju, ka būs līdz stundai, lai es pēc tam varu saglabāt, un ielikt, noskatīties tiem abonentiem, kas nevarēja būt klātesoši. Vēlreiz, kamēr esmu laiviņā, tiem, kas ir garām ejot, kas nedzirdēja dāmas, sievietes, sievišķās enerģiju, ja gribās sajust, vairot, saprast, kas tā tāda ir un caur to veikt savā dzīvē kaut kādas izmaiņas, droši nākat uz Telegram grupu. Viņu var atrast zem mana profila, uzspiežot uz profilu, apakšā ir links uz Telegram grupu. Droši pievienojieties un uzņemoties atbildību par savu dzīvi. Bet, ja iesākts ceļš, un nesaprašanā pamata tā notiek. Tā ir. Paldies jums, mīļās, par dāvaniņām. Paldies par sirsniņām, par ziediņiem, par dāvaniņām, par atbalstu enerģētiski. Paldies par atbalstu ar jūsu klātesību. Forši, ka jūs esat. Man prieks ar jums kopā būt. Prieks arī, ka jūsu loks paliek lielāks. Kas mums tagad ir tuvākais. Īstenībā, ja kāda vēl no jums grib zīmēt kārtis, tā kā ir pagājusi tikai 1 nedēļa un 1 centrs ir izietis cauri, vēl var paspēt ielikt šajā vilcienā, vēl var nākt zīmēt. Piedalīties kursā, jo rītā mēs ejam 2. enerģētiskajā centrā. Tad, kad jau būs vairāk sakrājies, tad gan vairs nevarēs. Tad šis varētu būt tāds pēdējais piedāvājums. Kas no jums grib zīmēt savu kāršu komplektu, un izdomāja, ka tomēr gribu vai kaut kādu iemeslu dēļ neatnāca, var atnākt, rītā sākt no 2. nodarbības, bet no 3. gan es vairāk nevienu klāt jaunu neņemšu, jo tad sakrāsies nepadarītā darba sajūta. To 1. centru vēl varēs paspēt pa nedēļu pievilkt, bet vairāk nē. Tā kā, ja kāda grib, varat no privāti atrakstīt, var pieteikties kārtu zīmēt. Rītā ir nodarbība vakarā, bet viņai arī paliek ieraksts, ja netiek uz viņu online. Un mums ir 18. datumā, 18. ir sestdiena, vai ne? 18. datumā par to, kas ir enerģētiskie centri, dziedināšanas un visas šīs te metodas jaunās. Mēs skatīsimies, kursiņš tāds, kas grib arī var pieteikties. Tas kurs ir ievada nodarbība, kura ir par ziedojumu. Līdz ar to pastāstīšu, parādīšu, kas tas tāds ir, kā tas notiekās, un pēc tam jau tiks veidots pamatbāzes kaut kāds tas kurs, kur varēs savas spējas atvērt
kanāla atvēršanas kurs būs. Tas ir tas, kas man pašai iesākumā, kad es sāku saprast, kad es to varu, kas man bišķiņ pietrūka, tāpēc es nolēmu, kad ir pienācis laiks un ir spēks un varēšana, jā, atvērt un sakārtot to, kad var nākt un darboties un sakārtot savus šos te gaismas kanālus, noticēt sev. Paldies! Paldies šodien par abonentu laiviņu. Dāmas, tiekamies Sievišķo enerģiju grupā, caur profilu, telegramā. Paldies manām mīļajām abonentēm par visām dāvaniņām un klāt būšanu un tapošanu un visu pārējo. Un tiekamies jau atkal nākamnedēļ un ik pa laikam taču jāpapildina arī jūsu video saturs. Tā kā šoreiz, lai brīnišķīga meditācija jums ar arcēņģeli Rafaelu, kas jau ir ievietota. Jauku, brīnišķīgu šo vakaru!